Milzīgā ēka, kas atrodas man aiz muguras, ir Liepājas metalurgu bijušais velmēšanas cehs. Šī ēka saista Latviju un Liepāju ar kādu ļoti saudabīgu un, jāsaka, laikam apšaubāms reputācijas cilvēku, proti Ukrainas izcelsmes Krievijas uzņēmēju Dmitriju Gerasimenko. Šī kolorītā personāža ceļš uzņēmēju darbībā sākās 12. gadā, kad viņš bija otrā lielākā Krievijas metāla pārstrādes uzņēmuma Sarkanais oktobrs Volgogradā īpašnieks. Šo uzņēmumu viņš izzaga, un tas bankrotēja. Bet savukārt Gerasimenko aizbrauca prom no Krievijas. 16. gadā viņi apcietināja Interpols, bet atlaida pret drošības naudu. Bet Latviju šis uzņēmējs pamanīja brīdī, kad 13. gadā darbu pārtrauca Liepājas metalurgs. Pateicoties tam, ka viņš bija īpašnieks Čehu metalurģijas pārstrādes uzņēmumam Poldi Steel, kur viņš arī nolaida uz grunti tieši tāpat kā Volgogradas uzņēmumu. Viņš 22. gadā spēja nopirkt šo velmētavas cehu ar mērķi atjaunot velmēšanas darbu. Tika izveidotas 2 sijas, tika nopirkta zeme zem šīs velmētavas sijās, gan tikai 2 cilvēki strādāja. Un sākotnējie nodomi tika pausti, ka tiks darīts ļoti daudz, kas atkal tiks velmēts, atkal tiks strādāts. Bet tad izrādījās, ka ir jāiegūst pieslēgums gāzei un elektrībai. Un par to ir jāmaksā, un tas nonāk pretrunā ar Liepājas pilsētas plāniem attīstīt jaunu industriālo parku, kas ir izveidots šobrīd Liepājas metalurgu teritorijā. Gan ne šajā daļā, bet Martenkrāšņu daļā. Un tad izrādījās, ka šo vienkāršo šķērsli metalurģijas uzņēmējs pārvarēt nespēja, viņa pārstāvi pārvarēt nespēja, un kopš tā brīža viss ir beidzies. Velmētava stāv tukša, neskatoties uz visiem solījumiem atjaunot viņā darbību. Viņa pārstāvji joprojām gan Latvijā eksistē, kādreiz ceļ klausuli, kādreiz neceļ klausuli, bet kopumā ne par kādu darbības atjaunošanu runa vairs nav. Droši vien, ka par to ir drīzāk jāpriecājas, nevis jāraud, jo zinot, kāds liktenis piemeklēja šī uzņēmēja 2 iepriekšējos projektus Sarkano oktobru Volgogradā un Poldi Steel Čehijā, droši vien, ka nekas labs no tā nebūtu iznācis. Bet Latvija kopumā ir tikai ieguvēja no tā visa, jo agrākā metalurga teritorijā šī uzņēmuma darbības beigšana 13. gadā liepājnieki uztvēra kā īstu traģēdiju, bet tagad viņa teritorijā atrodas droši vien Latvijā visveiksmīgākais industriālais parks, kur ir vairāki 10 uzņēmumi, kas ražo dažādas iekārtas un izstrādājums ar augstu pievienoto vērtību. Un liepājniecēm vairs nav jāuztraucās par to, ka skābie lieti, kurus savulaik radīja Liepājas metalurga radīto izmešu sajaukšanās ar lietu, izgrauž caurums viņu zeķebiksēs. Tā kā gala rezultātā Latvija ir tikai ieguvēja.